Jauna auto iegāde bieži vien ir gana laikietilpīgs process. Pat brīdī, kad esat jau noskatījuši iekāroto auto, jums ir jārēķinās ar auto piegādes termiņiem, ar finansējumam nepieciešamo papīru kārtošanu un citām formalitātēm, kuras, kā jau minējām, prasa laiku. Bet ko jūs teiktu, ja pie jauna auto būtu iespējams tikt, teiksim, 10 minūtēs? Šis stāsts būs par auto abonēšanas platformu Cupra Drive LV. Tā ir tapusi spēkus apvienojot Auto Brava Motors, kura, kā zināt, jau 6 gadus Latvijā nodarbojas ar Seat un Cupra markas automobiļu tirdzniecību un uzņēmumam MyBee. Šoreiz Cupra Drive piedāvātās iespējas pētīsim kopā ar Lauru Salmiņu, meiteni no Latvijas, kura par savām mājām uzskata visu plašo pasauli. Es mīlu ceļot un vienmēr esmu mīlējusi un patiesībā esmu uzaugusi gida ģimenē. Tāpēc ceļošana man ir ļoti tuva un es gan ceļoju pati, gan arī kopā ar darbu. Un arī šobrīd es patiesībā lielākā daļu savu laiku pavadu Zviedrijā, Stokholmā, bet es arī diezgan bieži esmu Latvijā, tā kā es tā dzīvoju starp divām valstīm. Es strādāju Tele2 IoT un ar IoT tad mēs saprotam Internet of Things, jeb lietu internets, un patiesībā viņš ir mums visur apkārt. Mēs tikai paši to nepamanam. Un patiesībā ļoti liela daļa no simkārtēm šobrīd, ja mēs runājam par IoT, ir tieši automašīnās un viss, kas ir saistīts apkārt šim jaunajām elektriskajām automašīnām. Un arī ar Cupra Drive, lai to sākotnēji atbloķētu, jeb atvērtu automašīnu, to var izdarīt attālināti no telefona. Un tad kā to var izdarīt? Tas ir tāpēc, ka automašīna ir gudra un tā ir savienota ar internetu. Dažādas auto abonēšanas platformas Latvijā ir ārkārtīgi populāras, bet pārsvarā tās ir orientētas uz īstermiņa nomas pakalpojumiem. Savukārt Cupra Drive ir kas līdzīgs pilna servisa līzingam, jeb nomai. Jums nebūs jāuztraucas par transporta pieejamību, kā tas bieži gadās ar koplietošanas auto, kuru novietojāt pie mājas, bet pēc mirkļa tā tur vairs nav. Vai arī reizēs, kad velti rēķinājāties ar to, ka jūsu apkaimē stāvēs vismaz kāds, viens no carsharingiem. Jo šī te līguma darbības laikā vienīgais auto lietotājs esat jūs. Manas mašīnas bagāžnieks ir mana dzīve. Man ir jābūt tur visam. Un attiecīgi, kad tā ir īstermiņa noma, tad tu nevari, tā ir tāda mašīna, kur tu pārvietojies no punkta A uz punktu B. Mana mašīna ir manas mājas savā ziņā. Un man ir nepieciešama tas, ka tā ir mana, tas, ka es pat atbildu tās mašīnas tīrību. Un jā, ja mēs runājam, ja tie ir, teiksim, ja tas ir pusgads, kad esmu Latvijā, es gribu zināt, ka tā ir man pie durvīm, es to varu izmantot, es varu jebkurā mirklī iekāpt mašīnā un doties dabā vai doties uz Igauniju, Lietuvu, tā kā savās gaitās. Manuprāt, tā ir brīvība. Es zinu, kā tas ir dzīvot starp divām valstīm un dzīvot brīvi, bez kaut kādām saistībām un sevis piesiešanas kaut kādai vienai konkrētai lokācijai. Ņemot vērā, ka es esmu ierobežot mēnešu skaitu Latvijā, šis automašīnas abonēšanas pakalpojums liekas kā labākais risinājums. Kā šis pakalpojums darbojas? Pavisam vienkārši. Atveram vietni Cupra Drive LV. Šeit mēs varam redzēt, kādi auto tieši šobrīd ir pieejami. Bez tam iespējams izvēlēties arī savu nākamo auto no noliktavas vai speciāli pasūtīt sev tīkamo modeli īpašā komplektācijā vai krāsā. Tad gan tas aizņems ilgāku laiku. Kā garants tam, kas ir maksātspējīgs, kalpo pirmā iemaksa. Jo lielāka tā būs, jo mazāks būs mēneša maksājums. Jo iemaksātā summa tiek atrēķināta no abonenta maksas. Tātad izvēlamies auto, piemēram šo Cupra Formentor. Izvēlamies nomas periodu, teiksim 6 mēneši, pirmās iemaksas apmēru un aiziet. Pēc auto izvēles klienti tiek novirzīti uz tiešsaistes līguma parakstīšanu MyBee platformā. Šeit nav nekāda saistība, tas nav leasings. Cupra Drive ir pieejams jebkuram. Es neesmu nodarbināta Latvijā. Un tāpēc arī mana kredīta pārbauda varbūt neiziet parasto leasinga automašīnas izsniegšanu, taču ar Cupra Drive viens podziņas spiediens un es varu rullēt. Izmantojot šo servisu, jūs varat tikt pie sava auto uz periodu no 6 mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem, neuztraucoties par ilgtermiņa saistībām vai iegādes procesu. Abonēšanas maksā ir iekļautas kasko un octa polises, sezonā atbilstošas riepas, proti gan ziemas vai retiecīgi vasaras, kā arī to uzstādīšanu un glabāšanu. Ja izvēlēsieties garāku abonēšanas termiņu par papildu samaksu, klienti var saņemt arī regulāro automašīnas apkopju servisu. Es neliekšos, ka viens no iemesliem, kāpēc tieši Cupra ir tas mans sapņu auto, un es to redzu vairāk nekā vienkārši auto. Pasākumi, tusiņi, festivāli. Manuprāt, braukt ar Cupru tas ir dzīvesveids, tas nav vienkārši auto.
Tā burtiski daži klikšķi, un tev ir savs izvēlētais auto ilgtermiņa lietošanā. Iespējams, kāds savu auto vēlas aprūpēt pats un darīt to gadiem, taču cilvēkiem, kuri automobiļus maina biežāk, arī tiem, kuriem biežāk nākas mainīt savu dzīves vietu, piemēram, darba dēļ, kā arī jaunajiem uzņēmējiem, šī varētu būt lieliska alternatīva personiskā auto iegādei. Tiekamies Tavs Auto TV nākamajos auto stāstos. Paldies, ka skatījāties. Atā!